Vilcieni ir pieejami cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Šodien daudz gaidīja ilgi, un visbeidzot arī Latvijā cilvēki, kas pārvietojas ratiņkrēslā, var izmantot pasažieru vilcienu pakalpojumus. Protams, ir jāņem vērā daži nosacījumi. Tas princips ir tāds, ka ir jāpasūta šis servis, jāpasūta 48 stundas iepriekš, un tad uz konkrēto staciju un konkrētam vilcienu reisam tiks nodrošināts šis pakalpojums cilvēkiem. Galvenais ir pieteikšanās. Principā jāzina šīs stācijas, kurās viņš tiek iekšā ārā. To var redzēt mājaslapā, jāizlasa tie noteikumi, noteikti neskādēt. Tāpat tās arī vajadzētu arī, protams, zināt savus spējas. Šobrīd pakalpojums ir pieejams stacijās Rīga, Krustpils, Rēzekne, Daugavpils, Jelgava, Saulkrasti, Sigulda, Dubulti un Vaivari. Kā atzīst Latvijas dzelzceļa vadība un apvienības Apeironas vides pieejamības eksperti, šis pacēlājs nebūtu nav labākais risinājums, taču pagaidām līdz zemās grīdas vilcienu ieviešanai šī metode atzīta par veiksmīgāko. Mēs pilnīgi saprotam, ka tas nav pats vērtākais veids, un pats efektīvākais. Un arī, kad sākumā droši vien, kad ne visiem pietiks iespēja izmantot šo pakalpojumu, bet vismaz ar kaut ko sāksim. Un nākotnē, protams, mēs domājam gan par augstākiem peroniem, gan par zemākas grīdas vilcieniem. Es domāju, tas nebūs nemaz tik tālā nākotnē. Pakalpojums Latvijas dzelzceļam bija jāievieš, jo to noteica Eiropas direktīva. Uzņēmuma vadītājs saka, ka pilnīga dzelzceļa pieejamība varētu tikt nodrošināta tuvāko 5 gadu laikā. Līdz tam cilvēkiem tomēr būs laicīgi jāplāno savu braucienu. Protams, ka tur vajag saduršoties, Noteikti kādam varētu nepatikt šī 48 stundas, Bet galu galā cilvēks plāno kaut ko par savu dzīvi, ko grib uzņemties atbildību, 48 stundas paplānot sev uz priekšu, tas nav sarežģīti. Tā kā pēc sākumam ļoti labi, man liekas ļoti labi.